Īsumā man ir viens tituls tikai, kuras pat uzskatu par svarīgu, un es esmu 2 meitu mamma. Pārējie tituli visi ir mainīgi, un tas viss īstenībā piekritīsiet. Jā, labā ziņa, neviena no manām meitām nespēlē hokeju. Vismaz pagaidām. Es klausījos Aleksandra runu un sapratu, ka priekš manis arī bija reality checks īstenībā, jo ir ļoti jauki atbalstīt bērnus, bet vēlns prāvs, kurš mani atbalstīs, kamēr es to bērnu atbalstu? Pareizi? Nē, bez aplausiem, nopietni. Un tad es domāju, es uzreiz godīgi saku, es eju pie psihoterapeita reizi nedēļā, reizi 2. Pirmkārt, jo man liekas, ka cepiens par to, kas notiek Mogo komandā, nav godīgi, ka to klausās mājās mans vīrs. Tāpēc es to stāstu psihoterapeitam. Bet ir visāds arī profesionāls lietas, kuras, protams, es nevaru gluži mājās par pacientiem stāstīt. Un tad mans jautājums, cik no jums iet pie psihologa vai psihoterapeita? Lai mācītos emociju kontroli, pieņemt savas kļūdas un visas šīs pārējās lietas. Var sakot, es paliku ļoti domīgi par to, cik mēs īstenībā varam atbalstīt bērnus, ja mēs reizēm paši sev nemākam atbalstīt. Ne? Jā. Nosaukumu Robertam es aizsūtīju ļoti sen un ļoti laicīgi, un vakarā braucot uz Mogo spēles Jelgavu izmisuma un pilnu zvanīju Andai, prasīju, ko pie vēlnē šodien stāstu. Jo man liekas, ka par agrīnu specializāciju mēs visi jau esam pārklausījušies pareizi. Bet es šodien stāstīšu par agrīnu specializāciju. Tātad, kaut kā viņš tur ies arī uz priekšu, diez? Ir. Jā. Tātad ar maziem soļiem uz lieliem mērķiem, nosaukums, zem kur apakšā es varu pabāst jebko par to runāt. Un tad es sāku domāt, kādi ir tie sportistu soļi, kuriem sportistam būtu jāiet cauri. Un, visstabilākā struktūra šai pasaulē, jūs zināt, ir kāda? Trīkāja ķeblis. Svētā trīsvienība ir tiem, kas, teiksim, par to ir varbūt interesējušies, bet svētā trīsvienība sportā ir kāda? Kāda ir 3 uzdevumi sportistam? Tā ir? Bērniem sportā? Principā tas pats, bet es mēģinu par to drusku tā kā arī pati, kā māma domāt plašāk. Tātad ēst skaidrs, mums ir jāuzņem enerģija, ar tukšu bāku nav jāsporto. Un, ja treniņš beidzas 9 vakarā, Dieva dēļ pabarojiet bērnus. Ja, tiešām, viņi drīkst ēst. Jūs nedrīkstat 9 pēc treniņa ēst, bet bērni drīkst ēst pēc treniņa 9. Gulēt tas nozīmē atjaunoties, un atjaunoties patiesībā šī vārda tādā plašā nozīmē. Man vecākā meita diezgan atapīga, viņai 7 gadu, un viņai bija šausmīgi labs teksts vienu vakaru, ka viņa iet uz peldēšanas treniņus, un viņai saka, Kalsīt, jāsaņemās. Tā. Un viņa saka, nekas, māma, es tur atpūšos. Es saku, kāds ir atpūties? Tas ir treniņš, ko nozīmē atpūties? Un viņa saka, ne jau tā, tur nav jādomā, tur nav mājas darba, tā nav mūzikas skola, es tur tā atpūšos. Es domāju, Valns, tā ir tik gudra doma, kad tas bērns atpūšās vienkārši darot kaut ko citu no tā, ko viņš dara ikdienā. Pareizi? Jā, jūs arī atjaunojaties kaut kā? Jā, un ar to trenēšanos mēs saprotam tieši tā, kā jūs teicāt, mācīties, attīstīties, augt, pilnveidoties un trenēties šī vārda visplašākajā iespējamā nozīmē. Protams, tas ietver specifiku sporta veidam, kas ir vienalga hokejs, daļslidošana, peldēšana vai jebkas, bet šis trīkājs, viņam ir jābūt. Un principā, lai kuru no tām kājām jūs tam bērnam atņemtu, tas trīkāja beņķītis gāzīsies. Un ir liels uzsvars uz treniņiem, un mēs daudz par to runājam, kāda ir pareizā treniņa metodika, kāds ir treniņu apjoms, kad sākt, cik treniņu nedēļā, kad aiziet uz profesionālo virzienu, kad pielikt kaut ko klāt vai kaut ko ņemt nost. Bet īstenībā tādu maģisko metožu nav, un ir galvenais atcerēties, ka ir jābūt visiem 3 punktiem. Un ja jūs nedosiet tam bērnam iespēju atjaunoties un attīstīties daudzpusīgi, tad tas trīkājīts gāzīsies un no tās trenēšanās jēgas īpaši nebūs. Par to motivāciju, starp citu, varbūt bērns ir nogurs arī vēl, un tā ienāca prātā. Lūk, tad jautājums, kad jāsāk tie pirmie soļi? Nē, cik par vecumu, es tā kā, tik filozofiski, es par vecumu vairāk tā. Nē, es par pirmajiem soļiem. No dzimšanas. Un ar ko jāsāk? Nē, ar to, kas bērnam sagādā prieku. Pareizi?
Nu, jā. Nē, jūs vēl neuztvērāt, tas šausmīgi filozofiski runāšu, tad nebūs nekādu praktisku ieteikumu. Tātad, pirmos soļus sākt vajag pēc iespējas ātrāk, un es jūs iepazīstināšu ar to savu vecāko meitu. Mums, piemēram, es kā sportārs domāju, ka es visu zinu, tāpēc man likās būt baigi forši iemācīt savai meitai 1,5 gadu vecumā braukt ar sniegdēli. Un kāpēc ne? Mēs viņu uzstudējām sniegdēļ, palaidām pa kalnu lejā un skatījāmies, kas sanāks. Un paši šausmīgi priecājāmies, ka kaut kas sanāk. Pareizi? Jā, pilnīgi garām šis viss ir, protams. Un tas neatbilst patiesībai. Jo pirmo dienu mēs viņai mācījām likt ķiveri, jo viņa negribēja likt ķiveri. Un veselu dienu viņa tikai štepselēja ķiveri, kas bija diezgan jautri. Tad veselu dienu viņa tikai štepselēja tos stiprinājumus sniegdēlim. Tad viņai patika pa Magic Carpet tikai šļūkāt, kur nav sniegs, kur ir stabilitāte. Tad viņa tur grozījās, pietupienas taisīja tā. Un tad mēs domājam, mēs tādi ļoti viltīgi, mēs viņu nokām no tā Magic Carpet, no tās lentītes, tā kā bišķi tā kā nost. Un viņa tādu mazu švunku un uz tās lentes un brauc priecīgi augšām. Katru reizi mēs viņu likām bišķi tālāk, drusku tālāk, un 2 nedēļu laikā mēs tikām līdz šim rezultātam. Tā kā nav tik slikti ar mani. Bet uz ko es velku? Es velku uz to, ka jā, ir jāsāk pēc iespējas ātrāk, bet jautājums, vai nozīme sākt cik vien ātri var, un daudzi uzskata, ka jā, jo ātrāk sāks, un hokejs ir viens no tiem sporta veidiem, pareizi? Cik gadu vecumā jūsējie sāks lidot? Gads un 7 nebija, vai ne? Nebija, jā. 2,5. Un ir sportisti, kuriem šausmīgi, uz kuriem ļoti atsaucās un apgalvo, ka jā, tā agrīnā specializācija strādā, jo Luka Greckis taču no 2 gadu vecuma tur spēlē hokeju, un viņš ir pats labākais, ko mēs šai pasaulē esam redzējuši. Bet viena lieta, ko es tomēr gribētu arī precizēt, un tad jūs paši padomājat, vai jūs bērni vispār ir agrīnas specializācijas sportā, kas vispār skaitās agrīna specializācija. Un tur ir no medicīnas viedokļa, mēs tomēr esam precīzi definējuši, ka tas ir nodarbošanās ar intensīva specifiska viena sporta veida trenēšanās līdz 12 gadu vecumam, vismaz 8 mēnešu gadā. Jums ir agrīna specializācija? Protams, es jau neko citu negaidīju. Jautājums, kāds ir agrīnas specializācijas mērķis? Jā, protams, ir sporta veidi, kuros šī tehnisku, taktisku iemaņu attīstība pēc iespējas ātrāk varētu dot kaut kādas priekšrocības. Hokejs absolūti viens no tiem, dēslidošana, mākslas vingrošana arī, bet, protams, varētu pieķert vēl visādus citus sporta veidus, un galvenais mērķis, protams, ir atrast tos talantus, tos izcilos, ja, tie, kuri būs, kuri nākamnedēļ lido uz Milānu, ja, piemēram, un tam līdzīgi. Jā, jautājums, vai tam nāk klāt arī kaut kādi riski. Un riski nāk, un jāsaka, ka kaut kuras jautājumos viņus drusku sadzirdēju, un daudz pārdomāju, arī ko Aleksandrs stāstīja, ka ikdienā mēs šos riskus tiešām arī redzam. Un tas rezultāts varētu būt, ka pirmais tā konkurence ir diezgan augsta. Jo, principā, tu nedrīkst kļūdīties, jo kā tur, ja tu esi kļūdījies, un nākamajā maiņā tu netiec, nākamajā spēlē tev nepaņem, ja? Tātad šī nenormālā konkurence un diezgan agrīna tāda profesionalizācija. Šausmīgi tur izbraukumi, tad tur ārzemes, tad tur turnīri, tad tur jau sākās sporta uzturs un uztur bagātinātā un vēl visādi šausmas. Lūk, tas nāk ar lielu papildus spriedzi, papildus slodzi, un tā rezultātā, ja tas nāk kombinācijā ar intensīviem pārmērīgiem treniņiem, var būt, ka pie nepietiekams atjaunošanās tas bērns sāk degt ārā, viņam veidojas pārslodze, un tas, kas nonāk pie manis kabinetā uz pieņemšanu, ir pārsvarā pārslodzes traumas. Bērni ir aktīvi, viņi traumējās, tas viss ir normāli, kur nu vēl hokejā. Bet tad, ja bērns aizdzīvojas līdz pārslodzes traumai, tad kāds ir riktīgi nolaidis feileri, un tur ir gan treneri, gan vecāki. Piekritīsiet? Kas jums cits atliek, vai ne? Lūk. Tagad jautājums. Ja mēs gribam ļoti atrast tos talantus, tad principā vienalga, kādā vecumā viņš sāks sportot, ja viņam ir talants, tad būs. Tad jau izšaus jebkurā gadījumā. Pareizi? Talants hokejā ir prasība vai priekšrocība? Priekšrocība. Es ceru, ka mēs varam vairāk vai mazāk par to vienoties, jo, ja mēs skatītos kaut vai uz to pašu hokeju, vai vienalga uz jebkādu citu sporta veidu, tad tā statistika ir
gandrīz tikpat drūma, kā tā, ko pieminēja Aleksandrs par tiem, kas aiziet līdz profesionāliem sportam. Jo, ja mums ir pilnīgi visi sportisti, un mēs ņemam tur, vienalga puikas vai meitenes, tad jautājums, cik no viņiem vispār nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm, cik no viņiem izvēlās tur komandu sporta veidu, cik no viņiem izvēlās hokeju, cik nonāk kaut kādā augstāko peak performance, jeb augstāko sasniegumu vecumā. Es nezinu, vai jūs vispār varat redzēt, tur tāds melns punkts ir ielikts, kas ir ideāls ģenētiskais materiāls. Un, mēs varam runāt, ka ir sprintam tur kaut kādas priekšrocības un tam līdzīgi, bet es īsti nevaru nekad izdomāt, kas ir tas gēns, kas nosaka to, ko treneriem patīk saukt par hokeja IQ. Ja? Kurš gēns nosaka to, ka spēlētājs saprot, kur viņam atrasties laukumā vai kaut kāds vai nezinu. Piemēram, ka Martins Dukurs var vienmēr uzvarēt. Kas tas pa gēnu? Nav tāda. Ja? Tas ir daudzu faktoru kombinācija, kā iepriekš arī Aleksandrs pieminēja. Nezinu, labi vai slikti, bet tas noteikti mūsu dzīvi padara interesantāku un vecāku dzīvi ievērojami sarežģīja, ka bērni attīstās diezgan individuāli. Un jau pieminētā problēma bija par dažādu sportistu spēlēšanu, nezinu, vai nepiemērotās, bet nehronoloģiskajās vecuma grupās. Un par to, ka ir tādi bērni, kas attīstās ātrāk par citiem, ja mēs sakam tā kā akcelerāti, un tad viņi spēlē U12 spēlē U13 grupā un tā tālāk, ja? Un tad U16 spēlē U18 izlasē un varbūt arī U20 izlasē. Reiz. Ne jau varbūt tāpēc, ka viņi ir tik ļoti labāk vai trenētāk, bet vienkārši viņi tiešām attīstās ievērojami ātrāk. Un līdz ar to pret saviem vienaudžiem ir ar zinām priekšrocību. Jā, protams, ir atšķirības starp zēniem un meitenēm, un tas kaut kāds tas pīķa vecums, kad ir visintensīvākā augšana. Meitenēm drusku ātrāk, puišiem bišķi vēlāk, bet ir tas pubertātes laiks, kad tagad šauj ārā un visos virzienos notiek kaut kāda būtiski ātrāka attīstība. Un ja mēs paskatāmies, tas ir vienas hokeja komandas grafiks, starp citu, kad viņiem ir bijusi visintensīvākā augšana pēc vecuma, jūs redzat, atšķirība īstenībā varbūt pat 6 gadi. Ja, un tad tagad jautājums, jums tur tie akcelerāti vai jums ir tie parastie bērni? Kādi tad ir jūsējie? Tie, kas spēlē vecākās grupās, es saprotu, ir bijuši akcelerāti, ja? Ka viņi tā kā visādi ir bijuši. Bet neuztraucies, pirmo bērnu parasti tā kā, sačakarām, tad ar otro bišķi. Tā, es ar tā daru, Jā, un trešais, viņš jau aug jau pats vispār, tur vispār nav jādomā, pareizi? Jā. Jā. Un tā ir lieta, kur kādreiz ir tā, ka nāk un saka, jā, šitā treniņa metoda baigi strādā un treneri tad baigi priecīgi un lepni. Nevēl, tas bērns vienkārši aug, viņš attīstās un liela daļa kādreiz no tā rezultāta ir vienkārši augšanas pīķī. Un treneriem vajadzētu to saprast, bet viņi jau neies teikt, ka viņu treniņa metoda nestrādā, bet jūs kā vecāki gan varat pamanīt, ka tas bērns aug un attīstās. Kur parādās milzīga problēma, ka tanī brīdī, kad bērns ļoti ātri aug un attīstās, tie treneri liek viņam kādreiz to slodzīti virsū. Vecāki kādreiz arī redz, tik izšaus, tad aizējam uz vēl šitādu treniņu, uz šitādu grupu, pastrādāju. Man jābeidz? Nē, es sabijos, ka man laiks beidzas. Un tad aizējam vēl uz tādu vecumu grupu, un sanāk, ka tajā, kas ir jau tā jutīgs laiks, jo ļoti intensīva augšana, uzliek vēl izteikti lielāku slodzi, un aizmirst, ka pie trīkāja ķēpļa stāv arī atjaunošanās un gulēšana un ēšana. Ja? Tā. Labi. Ēst, gulēt, trenēties. Ar to trenēšanos, protams, ir sarežģīti, un mēs varētu taisīt lekciju atsevišķi tikai par bērnu miegu, pareizi, tikai par uzturu, un pilnīgi atsevišķi vēl par trenēšanos, un vēl dalīt visu vecumu grupās. Tur pirmskolas vecums, sākumskola un tā tālāk. Bet ir dažas pamatlietas, kuras pie augšanas attīstīšanās un trenēšanās man šķiet ļoti būtiskas. Un treniņu procesam ir jābūt ar 3 tādiem pamatu uzsvariem. Pirmais ir tam jābūt daudzpusīgam. Tas nenozīmē, ka ir ļoti daudz sporta veidi, bet tas nozīmē daudzpusīgu treniņu procesu. Tam ir jābūt tomēr regulāram, atceroties, ka tie ir mazi solīši. Varbūt kādreiz viņi šķiet pārāk mazi, bet tieši tie būs tie efektīvie. Un tas, ko es mēģinu iemācīt savai vecākajai meitai, ir, ka tam procesam ir jābūt rūpīgam, jo, es esmu viena no tām mamām, kurai pirmkārt ir slikts attiecības ar treneriem. Es esmu kliegusi uz savu bērnu treneru, un tad pēc tam vīram prasīja, vai bija par traku. Un viņš teica, laikam nākamreiz vedīšu es. Tad es sapratu visas šausmas. Bet
Bet otra lieta, ka man bērni iet daudzās dažādās lietās, un kad meita iet uz mūzikas skolu, tas, ko es viņai mēģinu iemācīt, ir nevis uz jautājumu, vai tu izspēlēji klavierus, atbildēt jā, bet jautājums, vai tu to esi izdarījis rūpīgi. Un tas, ko teica Aleksandrs, vai tu ej ar pilnu attieksmi, vai tu ej ar 100% atdevi treniņā un spēlē, tas, ko mēs varam ietekmēt, un tas, ko patiesībā mēs diezgan ātri tam bērnam varam iemācīt. Ja? Ka darbiņš jādara nevis vienkārši tāpēc, lai būtu izdarīts, bet tāpēc, ka viņš jāizdara rūpīgi. Lūk. Un tad, ja mēs runājam par to daudzpusīgo attīstību, tad bērna attīstībā, starp citu, tas ir mazs Sveins Greckis, es speciāli piemeklēju. Tātad, jo ir tādi pamat fundamentālās kustības veidi vai pamat fundamentālās kustības bloki, kuru attīstībai sākumā un trenēšanai būtu jāpievērš milzīgu uzmanību. Un pirmā ir daļa par ķermeņa stabilitāti. Ja jaunietim bērnam nav attīstīts līdzsvars, gan statisks, gan dinamisks, nav kvalitatīvas piezemēšanās un ar virsmu saskaršanās, koordinācijas spējas un virziena maiņas, kas hokejā varētu būt diezgan svarīgi, tad nav vispār runa par kaut kādu komandu sporta veidu attīstību, jo šīs fundamentālas kustības iztrūkst. Tad otra ir, mēs sakam, lokomotorās, jeb pārvietošanās prasmes, kur klāt ir peldēšana. Man personīgais viedoklis, ka Latvijā visiem bērniem vienkārši drošības apsvērumu dēļ būtu jāmāk peldēt, bet tā arī ir viena no pārvietošanās prasmēm. Un tad ir tāda manipulatīvās, jeb izpildu prasmes, kur ir mest, ķert, spert, driblēt un tā tālāk un tā joprojām. Un šeit mēs varam likt pēc tam tālākā attīstībā jebkuru tehnisko prasmi, kas ir hokejā. Bet, principā, ja nav šīs pamatprasmes, ir ļoti nesaprātīgi un kaut kādā ziņā pat bezjēdzīgi no bērna prasīt sarežģītu kustību attīstību, ja šīs pamat fundamentālās prasmes nav vispār ieliktas. Ko tad darīt? No kopējā tā ilgtermiņa attīstības modeļa viņi ir vairāki un katram sporta veidam pielāgot. Man ļoti patīk tas, ko piedāvā kanādieši, kur ir tieši ilgtermiņa fundamentālo prasmju attīstības modelis, kur tā pamat kustība attīstība ir pašā sākumā. Un Aleksandrs arī jau pieminēja, ka tā sportista attīstība viņa ir daudzpusīga tādā ziņā arī, ka tā ir emocionāla, kognitīva un, protams, arī fiziska attīstība. Un ka tas aktīvais starts, pats sākums ir vislielākā īstenībā vecāka atbildība. Jo tas bērns viņš neaizies pats uz treniņu pirmsskolas vecumā, viņš pats sev treneri neizvēlēsies, un ja kaut kas būs viņam nepiemērots, viņš pats to nenomainīs. Ja jūs viņu sadzirdēsiet un novērtēsiet, ka kaut kas varbūt neiet, kā gribētos attīstības labākajās interesēs, tad tas ir vecāku uzdevums to pamainīt. Un tad man, protams, ļoti patīk ideja, ka fundamentālās prasmes angļu valodā tā ļoti jauki spēlējās ar šo fun, ka pamatkustības un pats sākums sportā notiek ar prieku. Mēs pieaugušie domājam, ka jāiet uz treniņu, tāpēc, ka jāiet uz treniņu, bet bērni patiesībā sporto, lai gūtu no tā prieku. Mums pieaugušiem arī to vajadzētu tik pa brīdim atcerēties. Un tad pamazām caur to prieku un fundamentālo spēju attīstību mēs sākam likt klāt to, ko pieminēja iepriekš jau disciplīnu. Tātad mācās trenēties, mācās vispār kaut kādu kultūru, darba kultūru, hokejs, lai būtu, bet tikpat labi manas pieminētā muzikas skola. Tad pamazām jau ir treniņš, lai trenētos un kaut kā uzlabot rezultātu. Un tur īstenībā ļoti interesanti, kurā brīdī bērns sāk saprast, ka viņš trenējās, tāpēc, ka viņš kļūst labāks. Jā, un tad pamazām jau mēs mācāmies sacensties, trenējamies, lai sacenstos. Un lieta, ko jūs tagad droši vien nedomājat, bet kas būs? Labi, mācīties uzvarēt, lai sevi nodrošinātu, un kas būs tad, kad šī hokeja, agri vai vēl visiem tā karjera beidzās, un tad jautājums, kā šis cilvēks būs iemācījies būt aktīvs un par sevi rūpēties visu savu mūžu. Viena tāda lieta, kas tagad tāds karstais kartupels, tikko decembrī iznāca milzīgs raksts, kur bija analizēts tieši tas, kā ļoti dažādās sfērās, un tur bija akadēmiskie sasniegumi, sporta sasniegumi, tur bija māksla, kā agrīnā panākumu attīstība pēc tam atsaucās uz to, ko mēs saucam par peak performance vai tiem pašiem karjeras griestiem, ja tā varētu teikt. Un tad tas salīdzinājums bija tā, ka tā agrīnā šausmīgi straujā attīstība
Un es šeit nerunāju par pārmērīgu trenēšanos, bet par vienveidīgu dzīvi, vienveidīgu trenēšanos, kur it kā ir šis te agrīnais progress. Nu, un tad jautājums, vai šī agrīnā attīstība un agrīnā progresēšana ir tā, kas nodrošina sasniegumu griestus. Un tad tas apjoms, ko viņi bija skatījušies, ir ārkārtīgi liels. Tur pie kaut kādiem 40,000 individu karjeras bija analizētas. Un jāsaka, ka šobrīd tas raksts vārās, pa sporta medicīnas vidi viņš vienkārši vārās. Un ka tad, ja šī attīstība ir daudzpusīga, un rakstā, protams, tas bija plašākā nozīmē, bet lai paliek tā trenēšanās, tad jūs redzat, ka patiesībā tie pasaules griesti, viņi varbūt, ka ir kaut kur augstāk nekā mums sākotnēji varbūt pat likās. Nu, lūk, lai neliktos, ka es esmu baigā divkos, īstenībā man bērni nodarbojas tiešām ar visu kaut ko, bet tikai ar vienu noteikumu, viss, ko viņi dara, ir viņu pašu izvēlēts. Paldies Dievam, neviena no viņām vēl negrib iet hokejā, bet Alis, man vecākā meita, 5 gadu vecumā, es nezinu, kur viņa to bija izrāvis, bet viņa gribēja iet parkūrā. Jūs zināt, kas tas ir? Jā, šausmas. Mums kaut kā izdevās kaut kā tur tā izslīdēt, un mēs aizgājām uz kliņšu kāpšanu. Paldies Dievam, tas kaut kā tā pats noklusa, bet, mazums varbūt atgriezīsies. Tālūk. Jā, no manas puses tas arī ir viss.